Leģendārās monētas, kuras neizskatās nemaz pēc monētām. Visbiežāk cilvēki domā, ka tie ir sudraba stieņi. Tūlīt sapratīsiet, kāpēc. Arī atvērsim vaļā kasti. Cik labi viss ir iepakots. Tā, izņemsim ārā arī tūbas. Tā, arī jaunas tūbas aizzīmogotas. Visbiežāk šādas monētas cilvēki neiegādājas ar kaut kādu investīciju mērķi, bet kā dāvanu variantu. Un tad tās monētas mēs arī izpakojam un paši ieliekam taisnstūra kapsulās. Līdz ar to plikas monētas jūs neieraudzīsiet, tās jau būs skaisti iepakotas no mūsu puses. Šis bija skaļi, vai ne? Tad taisam vaļā vienu tūbu. Tā. Un skatīsimies, kas tur ir iekšā. Cik labi iepakot. Tā. Nu, skaties. Skaists, vai ne? Izņemšu vienu monētu, lai mēs varētu paskatīties ar Čārlza attēlu. Un patiešām izskatās kā tāds sudraba lietnis, sudraba stienītis. Bet kāpēc to dēvē par monētu? Ja tu domā, ka par monētu šo sauc dēļ tā, ka šeit ir nomināla vērtība, tad tev ir absolūta taisnība. Stieņiem, jeb lietņiem, nekad nomināla vērtības nebūs. Tāpēc šī ir monēta, kaut gan tāda nestandarta forma. Patīk šīs dizains, tāds matēts fons un ļoti izteiksmīgs pūķis. Šādas uncas monētas un taisnstūra pūķi mums arī ir zelta versijā.